Artūrs Sausais pēc iekļūšanas Latvijas basketbola Užavas kausa pusfinālā. Artūr, es komentējot, atļāvos apgalvot, ka sezonas spēle piekrīt? Nē, noteikti nepiekrīt. Spēle bija briesmīga. Mēs sākām, lai neteikt ļoti vāji, tad vispār zem katras kritikas, bet spējām noturēties kaut kādā spēlē un nepadoties. Jā. Klau, es redzēju, no puslaika pārtraukuma atnācāt ļoti vēlu, bija jau mazāk nekā 3 minūtes palikušas. Kas bija tas, ko treneris Fogels teica, par ko runājāt ģērbtuvē? Kas slikti spēlējām? Visi redzēja pirmo puslaiku, mēs vienkārši nebijām gatavi no paša sākuma. Viņi gribēja vairāk sākumā, bet man prieks, ka mēs nepadevāmies. Kas bija tas, kas tevi iekšā pamodās vai kas lika saņemties tajās trešās ceturtdaļas beigās, kad ir tā individuālā benefits faktiski atgriez jūsu spēlē un kaut kur palauz to spēles likteni? Nekas jau baigi tādas epizodes bija, vienkārši gāja līdz galam, paveicās, kad trāpīja iekšā, un tad bišķi tur pavilka to trešās beigas. Labi, ka tā, veiksmes metiens, tikpat labi viņš varēja neiekrist. Cik tev ir bijuši tādi iepriekš karjerā vai varbūt kaut kur jaunatnes līgā vai šis tāds pirmais? Tādu pēdējo sekundžu centru uzvaru metienu nav bijuši. Šis ir pirmais. Klau, kas bija tas, ar ko varbūt Ogri pārsteidz? Redzējām, pirmajā puslaikā bija diezgan daudz zonas aizsardzība arī, ja salīdzinām ar pirmo spēli, tad viss skatījās viņi ļoti aktīvi cīņā zem groziem. Pirmajā spēlē jūs dominējāt, tagad izskatījās pavisam otrādi. Neko, viņi jau iznāca, ko viņiem zaudēt, -17, neko zaudēt. Viņi pie pirmās izdevības meta, mēs nebijām gatavi, viņi iemeta, sajūta to spēli uzreiz un ļoti grūti tikt apakaļ. Es vairāk teiktu, ka neko baigi viņi nepārsteidz, mums viņi spēlē kā spēlē, viņi labi komanda ir. Jebkurš tur var iemest, Avotiņš puslaikā 19 punktus, man liekas, jau bija iemetis. Un ko novēlēt pirms pusfināla sērijas un pēc tam arī uz finālu, ja izdodas sasniegt to? Netaisīt tādas sūdzes kā šodien. Paldies, lai izdodas.